Jā! Jā! Par to arī mēs runājam. Par to arī mēs vienmēr runājam. Pārliecināti, kā favorīti, mēs spēlējam savu spēli un mēs iekļūstam olimpiskajās spēlēs. Sveicināti! Jā! Gibi! Kas jūs slimi esat? Bingo! Nu, pietrūka hokejs! Go, Leafs, go! Tā labi! Jūs nopietni! Latvijas izlase ar rezultātu 5-2 uzvar Franciju un iekļūst 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tādas emocijas, fantastiskas emocijas. To mēs gaidām no Latvijas izlases. To mēs vienmēr esam gribējuši no Latvijas izlases. Un pēdējā laikā īstenībā diezgan daudz mēs esam saņēmuši. Parunāsim par šo brīnišķīgo spēli, kas pašā sākumā izskatījās, ka nebūs tik brīnišķīgi. Jo jau pirmajās spēles sekundēs Kristiāns Rubīns mēģina iemest ripu pretinieku laukuma pusē, tā atsits pret pretinieku spēlētāju, nonāk tieši uz nūjas, 2-1 izskrien Franči, un Šarls Betrāns gūst vārtus, un Latvijas izlase atrodas iedzinējos jau pirmajā minūtē. Pavisam neveiksmīgs vārdu zaudējums. Ripa netīšām atlēts Kristiānam Rubīnam, kurš, starp citu, aizvadīja fantastisku spēli pēc šīs te nelielās kļūdiņas pašā spēles sākumā. Viņš aizvadīja brīnišķīgu spēli, un tur jau izgājiens 2-1. Kristēns Gudļevskis arī īsti neko nevarēja izdarīt. Bet tas nenozīmē, ka vajag nolaist rokas, un Latvijas izlase nenolaid rokas, jo Eduards Strālmaks jau arī spēles sākumā tikai 6. minūtē izskrien vienatnē pret pretinieku vārdsargu un izlīdzina rezultātu. Franču aizsargs nenospēlēja īpaši veiksmīgi ar ripu, viņam kaut kur kājās tā ripa palika. Strālmaks vienkārši savāc ripu, ātrumā izskrien pret vārdsargu un brīnišķīgi apved. Fantastiski, un tieši to mēs arī vēlamies no viņa redzēt. Mēs jau iepriekš esam runājuši, arī pasaules čempionāta laikā mēs runājām, ka Strālmakam ir vajadzīga lielāka loma šajā izlasē, un viņš tieši to arī parādīja. Viņš parādīja, ko viņš spēja izdarīt ar laiku uz ledus, ko viņš spēja izdarīt, tad, kad viņi ieliek tādā lielākā lomā. Viņš ir ļoti meistarīgs spēlētājs. Tas ir nenoliedzami. Bet vai tas ir viss? Nē, jo pavisam drīz Latvijas izlase nokļūst vairākumā, un vairākums šajā turnīrā mums ir bijis ļoti labs. Šajā turnīrā tas ir bijis mūsu lielākais ierocis, kad pasaules čempionātā tas bija mūsu lielākais klupšanas akmens. Un Roberts Bukarts parāda savus snaiperdotības. Bukarts vienkārši ieiet, pieslido tūmā, neviens pretinieka aizsargs viņu pat īsti nepresingo, viņš vienkārši ieslido pozīcijā, viņam ir laiks, viņam ir vieta, un tādos gadījumos viņš nekļūdas. 9. Roberts Bukarts šauj šo ripu, un rezultāts ir 2-1. Un ja sākumā izskatījās, ka Latvijas izlase nav gatava šai spēlei, varbūt tā augstā duša bija tieši tas, kas bija vajadzīgs, lai mūsu spēlētāji varētu koncentrēties un jau sākt pildīt uzdevumu. Jo pēc tam šī spēle bija pilnīgi cita. Latvijas izlase devās uzbrukumā, Latvijas izlase darīja visu pareizi, visas mazās lietiņas. Mēs neļāvām Francijas izlasei nostiprināties mūsu zonā, mēs viņiem atņēmām ripas, mēs presingojām viņus, mēs ļoti daudz viņus iespiedām savā zonā. Mēs vienā momentā mēs veicām tādu izgājienu, kur viņu maiņa palika uz 3 mūsu maiņām, aptuveni 2,5 minūtes mēs viņus iespiedām aizsardzības zonā, tas bija lielisks moments, tieši tā arī ir jāspēlē, un jā, varbūt neizdevās tieši precīzi šajā momentā izmantot, bet mūsu spēlētāji darīja visu pareizi, mūsu spēlētāji iespied viņus zonā, mūsu spēlētāji nogurdināja viņus, un es domāju, ka tas arī atstāja iespaidu uz visu pārējo spēli. Otrajā periodā mūsu spēlētāji iznāca daudz pārliecinātāk, un tas arī parādījās rezultātā. Rodrigo Abols ar savu kārtējo meistarstiķi, viņš izslido no vidējās zonas, piesedz ripu ar korpusu un vienkārši tiek līdz vārtiem. Neviens viņu tur nevarēja apstādināt, viņš 2 Francijas izlases spēlētājs vienkārši nostūma malā un ripu ievirzīja vārtos. Un jau rezultāts 3-1. Un acīm redzam, ka Latvijas izlases spēlētāji ir atraisījušies, viņi ir brīvi, viņi var rādīt savu meistarību, un tieši to pašu dara arī Mārtiņš Dzierkals. Tikai 1,5 minūti vēlāk Mārtiņš Dzierkals ar pārsistu lūpu, starp citu, izdara ļoti skaistu manevru un gūst 4. Latvijas izlases vārtus ar vēl vienu brīnišķīgu metienu. Un šajā brīdī varētu šķist, ka jā, spēle nedaudz nomierinās, un tieši tā arī bija. Spēle nedaudz nomierinājās, Latvijas izlase nedaudz atslāba. Jau uz periodu beigām Francijas izlase tā jau sāk vairāk uzbrukt, radās tādi bīstamāki momenti pie Gudļevska vārtiem.
bet pašās beigās es negribu teikt, ka mums paveicās, bet mums nedaudz paveicās. Jo Francijas izlase vienkārši atstāja vienu malu tukšu. Vienkārši atstāja vienu malu savā zonā tukšu, un Kristiāns Rubīns, kurš tiešām jau pēc tā pirmā vārda zaudējuma, viņš aizvadīja tiešām brīnišķīgu spēli. Kristiāns Rubīns vienkārši dodas uz vārtiem. Viņš dodas uz vārtiem tā kā savulaik Kristaps Sotnieks darīja. Kad Sotnieks iet uz vārtiem, notiek labas lietas, un šajā gadījumā arī, kad Rubīns dodas uz vārtiem, notiek labas lietas. Jo viņš ar spēku vienkārši iegrūž ripvārtos. Ar visu vārtsargu. Vienkārši iegrūž ripvārtos. Un te jau rezultāts ir 5-1, un viss skaidrs. Viss skaidrs. Un tiešām arī bija skaidrs. Trešais periods bija viens no mierīgākajiem hokeja periodiem, ko es esmu skatījies kā Latvijas izlases līdzjutējs. Pat neskatoties uz to, ka mēs beigās zaudējām vārtus, tas bija viens no mierīgākajiem periodiem, ko es kā līdzjutējs jebkad esmu skatījies. Jo bija vienkārši apbrīnojama pārliecība par to, ka Latvijas izlase nekādā gadījumā nepazaudēs šo spēli, ka mēs neizlaidīsim 4 vārtu pārsvaru, un varbūt ir bijušas kaut kādas dažas spēles, kad nav īsti tā ticība, un ka mēs zaudējam 1, 2, 3 vārtus, un beigās varbūt mēs uzvaram, bet tāpat ir tā briesmu sajūta. Nu, šajā gadījumā nekādā gadījumā nebija briesmu sajūtas. Jā, 3 minūtes pirms beigām Stefans Da Costa vēl samazina rezultātu starpību līdz 3 vārtiem, bet tas absolūti neko nenozīmē. Absolūti neko nenozīmē, jo Latvijas izlase izcīna uzvaru un iekļūst Olimpiskajās spēlēs 2026. gada Olimpiskajās spēlēs Milānā. Jāuzteic visu izlasi. Tiešām šajā turnīrā Latvijas izlase aizvadīja ļoti stabili visas spēles, nebija tādu momentu, ja nu vienīgi neskaita tiešām pirmo minūtu šajā spēlē, kur Latvijas izlase izskatītos nobijusies vai nebūtu pārliecināti par sevi. Visi spēlētāji vienkārši gāja, darīja savu darbu, un nebija sajūtas, ka viņiem būtu kaut kāds kamols vēderā, ka viņi būtu ļoti uztraukušies. Varbūt tā ir bronzas pieredze, varbūt tā ir pieredze dažiem citiem spēlētājiem arī savās līgās, kur viņi ir pēdējos gados guvuši labus panākumus, bet man tiešām prieks, ka mēs kaut ko šādu redzam no Latvijas izlases. Kaspars Daugaviņš aizvadīja ļoti labu turnīru, varbūt vārtus negoja, bet piespēles dalīja, ļoti labi spēlēja savu kapteiņa lomu. Rodrigo Abols arī tiešām lielisks centra uzbrucējs. Mēs redzam, kas mums pietrūka ar Rudolfu Balceru un Uvi Balīnski. Mēs to redzam, un, protams, Kristers Gudļevskis vārtos darīja to, kas viņam bija jādara. Šilovs būtu bijis, mēs tāpat uzvarētu, jo Šilovs ir labs vārtsargs, bet Kristers Gudļevskis tiešām momentos, kad vajadzēja, viņš paglāba Latvijas izlasi. Bija tādi momenti arī šajā spēlē, protams, ka bija tādi momenti, un Kristers Gudļevskis tiešām fantastisks turnīrs viņa izpildījumā, viens no viņa augstākajiem punktiem Latvijas izlases karjerā, viennozīmīgi, un mēs zinām, kas ir viņa augstākais punkts. 2014. gada Olimpiskās spēles. Ja Kristers Gudļevskis var pacelt savu spēli šādā līmenī arī uz Olimpiskās kvalifikācijas turnīriem, ja viņam nāksies spēlēt arī citos turnīros, teiksim, pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs, mēs zinām, ka šis ir tas viņa līmenis, ka viņš var šādā līmenī nospēlēt kā vadošais spēlētājs, ka mums vairs nav kā, teiksim, pirms 5 gadiem, 6 gadiem jāuztraucas, ka Gudļevskis vārtos, vai viņam šī būs tā labā spēle vai sliktā spēle, nē, viņš aizvadīja tiešām ļoti pozitīvu turnīru visas spēles. Visas spēles viņš aizvadīja ļoti vienmērīgi. Un es domāju, ka tas viņam ir nācis ar pieredzi, un man tiešām prieks kaut ko tādu redzēt no Kristera Gudļevska. Latvijas izlasei arī bija daži savainojumi, ja teiksim, kā jau mēs minējām, Šilovs jau un Zemgus Girgensons nespēlēja šajā mačā, tāpēc, ka viņam bija savainojums. Jā, Latvijas izlases tas absolūti neietekmēja. Absolūti tas neietekmēja, tāpēc, ka visi spēlētāji bija gatavi, viņiem bija zināms tas, kas ir jādara, viņi vienkārši devās uz priekšu un darīja savu darbu. Un tā varbūt ir arī tā bronzas mentalitāte. Mēs to pašu redzējām 23. gadā, arī vairāk spēlētāji bija savainojušies, un mēs tāpat tikām līdz bronzai. Es domāju, ka tas bronzas gads mums ir devis ļoti daudz. Bet jā, Olimpiskās spēles 26. gadā mēs noteikti tiksimies Olimpiskajās spēlēs, un man vienkārši ir prieks atkal redzēt Latviju starp labākajām hokeja komandām pasaulē, starp labākajām 12 komandām, ko
Jā, mēs nevarējām redzēt 18. gadā un 22. gads, Covid gads, tas bija, kā jau Kaspars Daugaviņš teica, tas īsti neskaitās. Nu, tad beidzot mēs redzēsim ar visiem NHL spēlētājiem, ar visiem labākajiem cerams ierindā arī Latvijas izlasei, un tie būs vienkārši hokeja svētki. Un es tiešām priecājos, ka Latvijas izlase arī būs starp tām 12 komandām, kas varēs piedalīties šajos hokeja svētkos, kas varēs izbaudīt šos svētkus. Bet jā, šim video tas arī viss. Ja tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu, lasi sportgalds.com, dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem, un tad jau tiekamies nākamajā video. Šajā sezonā mēs tiksimies daudz biežāk, par to jūs varat būt pārliecināti. Runāsim ne tikai par NHL, ne tikai par Eiropas hokeju, mēs runāsim par daudz ko. Mēs, protams, ka runāsim arī podkāstos, mēs runāsim arī citās platformās, tā kā sekojiet līdzi Sporta Galdam. Mums ir ļoti daudz satura, kas nāks šajā sezonā, un es ceru, ka jums tas patiks. Un šodien mēs priecājamies par izlasi, bet mēs tiekamies jau pavisam drīz.